Tātad mēs atvērsim vēstuli ebrejiem. Vēstuli ebrejiem ir pazīstama ar to 11. nodaļu, ticības nodaļu, kur ir tie visi ticības varoni, par ko Eino jau vienu daļu runāja. Es gribu sākt ar 12. nodaļu, ar 2. pantu. Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka dēļ krustu ir pacietis. Raudzīsimies uz Jēzu. Viņš ir ticības iesācējs. Viņš ir tas, kas mums to ir iedevis. Iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva, vārds tapa miesa. Viss ar viņu ir radies, kas ir radies. Viss ir radies ar vārdu. Dieva dēls Jēzus Kristus, viņš bija tas vārds, ar ko iesākumā viss bija radies. Un, ja mēs runājam par ticību, tad ar to arī vajadzētu sākt. Dievam ir ticība, kā Eino teica 11. nodaļa Markam, lai mums ir tāpat ticība, kas viņam. Pirmkārt, mēs visi ticam Dievam, ne? Otrkārt, mums ir vajadzīga tāpat paša ticības kvalitāte, tās pašas ticības sēkliņas, kādas ir Dievam, lai mēs darītu tieši to pašu, ko Dievs darīja. Īpaši skatoties uz Jēzu, kad viņš staigāja pa zemi. Mēs esam kristieši. Viņš ir Kristus. Kristieši ir tie, kas ir tādi kā Kristus. Amen. Mēs esam tēva dēliņu meitas. Debes tēva dēliņu meitas, mīļotās. Jēzus ir pirmdzimtais mūsu starpā. Viņš ir ne tikai Dievs, viņš ir mūsu vecākais brālis. Vēlreiz izlasīšu. Raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka dēļ krustu ir pacietis. Slavu Jēzum! Paskaidrošu šo raksturvietu. Tā pavirši skrienot pārnevis to nevar ieraudzīt. Tad iet runa par to, ka mums jāsakoncentrēs uz Jēzu Kristu. Un tālāk viņš saka. Ticības iesācēji un piepildītāji, kas viņam sagaidāmā prieka dēļ krustu ir pacietis. Jēzus, kā viņš varēja paciest visu šīs lietas, kas nāca par viņu? Viņš kļuva par grēku, viņš kļuva par lāstu, viņš nokāpa ēlē, viņš izciet sodu mūsu vietā. Kā viņš to varēja izturēt? Te ir daļa no atbildes. Sagaidāmā prieka dēļ. Jēzum bija liela ticība. Viņš redzēja, kas notiks pēc tam, kad viņš piepildīs savu misiju krustā. Viņš ieraudzīja, tās viņam atklāja, Svētais Gars viņam parādīja, cik milzīgs prieks būs par visu pasauli. Pasauli būtībā visi tiks glābti ar šo paklausības soli. Un tieši tas, ka viņš to redzēja, ziniet, Pāvils saka, ticība redz neredzamo. Dievs mums kaut kādas lietas rāda, visiem rāda, mūsu veiksmīgo nākotni. Velns mālai sliktu, Dievs mālai labu. Dievs ir mākslinieks patiesais. Viņš ir tas, kas grib mūs pacelt, viņš ir tas, kas grib mūs redzēt veselus, pārtikušus, priecīgus, mierīgus, jo debes valstība ir taisnība, prieks, miers svētajā garā. Amen. Kur nav nekāds nosodījums, kur nav nekādas skumjas, prieks un miers. Debesis ir uzbūvēts no prieka un miera, kas ir Dieva mīlestības izpausme. Kā mēs lūdzam tāreizē? Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tas, kas debesīs, tas prieks, tas miers, tā mīlestība, lai plūst mūsu vidū, kur 2-3 ir manā vārdā, ja es teicu, tur es esmu. Amen. Šeit ir vairāk nekā 2-3. Amen. Šeit ir Dieva draudze. Mēs esam kopā, Jēzus ir šeit. Mēs kopā mācāmies ticēt. Skatoties uz viņu,
Mums vajag to, kas ir viņam. Ticība nāk ārā no Dieva. Mums ir ticīgs Dievs. Amen! 11. nodaļa runā par to, ka Ebreju vēstulē šeit redziet, ka viss ir radies vārdu spēkā. 11.3. Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārdu spēkā. Kā Dievs radīja visu redzamo un neredzamo? Vārda spēkā. Ziniet, Bībeles sākumā, kas rakstīts. Un Dievs teica. Dievs kaut ko izdomāja savā sirdī. Un viņš to radīja, izrunājot vārdu. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi sekot līdzi, ko mēs runājam ikdienā. Ne tikai dievkalpojumā, ne tikai svētdienā, ko mēs ikdienā runājam. Jēkabs viņš raksta par to, ka mūsu mēle ir tas pats, kas stūra kuģim. Maza stūre, maza mēle, mazākais no locekļiem, bet tā ir stūre. Uz kuru pusi mēs stūrējam? Dievs atklāja mums, kur mēs stūrējam. Kādu mēs varam atklāt? Mums jāskatās, kas no mutes nāk ārā. Rakstīts ir no sirds pilnības mute runā. To, ko mēs ikdienā runājam, tas no mums nāk ārā. Tikko mēs kaut ko negatīvu tur saskatām, mēs to noķeram un kā mušu. Dievs piedod, neteikšu tādu, nevienu lieku vārdu. Mēs paši sevi tādā veidā disciplinējam. Un tas ir mūsu ticības darbs. Ja es teicu, jūsu darbs ir ticēt. Citiem vārdiem sakot, izrunāt ticības vārdus. Ieraugiet, ka Dievs ir labs, ka Dievs jums ir paredzējis brīnišķīgu nākotni, ka Dievs grib, ka prieks un miers valda jūsu vidū, nekādu nesaskaņu, nekādu slimību, nekādu nosodījumu, ne reliģisku nosodījumu, ne pasaulīgu nosodījumu. Tas ir tas, ko labais mīlošais tēvs ir sagatavojis priekš mums visiem. Tas ir tik vienkārši un saprotam, ka labs tēvs saviem bērniem grib redzēt un novēlēt visu pašu to labāko. Tāds ir Dievs. Jēzus viņš teica, ja ir kāds no jums, kas palūks, kad bērns pie jums pienāks un palūks jums olu, vai tad jūs viņam dosiet? Amen. Citiem vārdiem sakot, Jēzus teica, nu jūs taču esat labi vecāki, tā pa lielam. Nu dažreiz mēs izgāžamies, jā. Bet mēs cenšamies. Tad cik vairāk Dievs, kas ir tēvs. Mācekļi viņi prasa Jēzum, Jēzu māci mūs lūgt. Kur ir lūgšanas sākums? Tēvreiz, protams, tas, ko Jēzus izrunā. Angļiem viņiem ir tās bībeles ar sarkaniem burtiem, visu, ko Jēzus personīgi teica. Mūsu tēvs debesīs, kad mēs ejam pie Dieva, mēs ejam pie laba tēva. Tas ir pirmais priekšnosacījums. Noticēt Dievam, ka Dievs ir labs tēvs. Amen. Mēs lasījām kopā ar Ēno 11. nodaļu 6. pantu, ka bez ticības Dievam, tad nevar Dievam patikt. Ja Dievs tev saka, es esmu tavs labais mīlošais tēvs, ka es tik ļoti tevi iemīlējos, ka aizsūtīja savu vienīgo dēlu, lai viņš nomirtu tavā labā un izciestu visu sodu, izslimotu visas slimības tavā vietā. Kas var būt labāks par šo? Un ka tev nekad nebūs jānokļūst ellē. Tikai tāpēc, ka Dieva lielā mīlestība, tā lielā mīlestība aizsūtīja tavā vietā nomirt savu vienpiedzimušo dēlu. Un Jēzus viņš varēja izturēt pateicoties tam, ka viņš ieraudzīja, kas notiks pēc viņa nāves, ka vēlns tiks pilnīgi pazemots. Nāve tiks aprīt uzvarā. Viņš ieraudzīja to milzīgo prieku, kāds ir debesis, ka visas debesis priecās par ikvienu, kas izglābās un atgriežas tēva mājā. Fantastika. Nekas nav labāks par šo. Man dzīvē arī bijuši tādi grūti periodi, kad es vienkārši sev pieķeru, ja tā domā, oi, man tik grūti.
grūti slavēt, grūti pateikties Dievam, grūti kaut kā ieraudzīt to pozitīvo, kas nāk manā dzīvē. Bet reizes izdarīja tādu ļoti radikālu lēmumu un priekš visa mūža. Tad teica Dievs, labi, ja es neko neredzu, ja es neredzu izmaiņas, viss ir tik pelēks, tad es pateikšos tev par to, ka man nav jāt uz elli. Pirmos miljonus gadus, teiksim tā. Un pēc tam mēs dzīvosim laimīgi. Citiem vārdiem sakot, ir tādas situācijas dzīves, kad tev vēlams, viņš tev presē vispirms, tas tev spiež. Un tad tev jāspiež viņu prom ir. Izrunājot vārdus, ticības vārdus. Tas, kas manī, tas ir stiprāks. Manī ticība, manī Jēzus. Jēzus Kristus vārdā es ceļos un es slavēšu Dievu un es viņam pateikšos, tāpēc, ka man nekad nebūs jābūt kopā ar Sātana ellē. Jau tikai par to, ja arī nebūtu dziedināšana, ja arī nebūtu labklājība, ja arī nekā cita nebūtu, par to vien jau mēs varam pateikties Dievam katru dienu, no rīta līdz vakaram. Un kamēr tu dzīvo tādu sirdi ar pateicīgu sirdi, nāc tā nedabūs. Tur, kur ir tukšums, tur mums vajag iekšā. Mums vajag dabūt sevi iekšā ticību. Ticība mūsos ienāk caur vārdu. Šodien mēs klausamies Dievu vārdu. Mūsu ticība, mūsu savu. Mācekļi prasīja, Dievs vairo mums ticību. Ja es viņiem sludināju. Mums ir tāda sirds vēlēšanās. Dievs, mums vajag vairāk ticību. Mums vajag kļūt stiprākiem garīgi. Tāpēc mēs esam šeit. Dievs mums ir atvedis šeit ar mērķi, lai pieaudzētu mūsu ticībā. Lai mēs varētu izkarot visas savas dzīves sfēras, lai mēs varētu izkarot savu dziedināšanu, lai mēs varētu izkarot labklājību, lai mēs varētu no sevi atsist nost depresiju un katru nosodījumu. Par kādu vēlns nāk. Slavu Jēzum par to. Tad, kad man jāpabeidz, tad jūs tā pamājat. Kaut kad dodies zinu. Tas pulkstens ir tāls, viņi neredz. Mēs esam šī ticības nodaļā. Un šeit iet runa pa vienu sievieti. Te iet runa pa vairākām vispār. Bet es gribēju īpaši atzīmēt šodien tieši vienu. Un tā ir Rahāba. Izlasīsim 11. nodaļas 31. pantu. Ebreju vēstuli 11. nodaļa 31. pants. Ticībā netikla Rahāba negāja bojā līdz ar neticīgajiem draudzīgi uzņēmus pie sevis izlūgus. Viņa ir tikusi ticības nodaļā. Tas ir kā milzīgs atbalvojums visiem šiem cilvēkiem, kas ir atzīti, kas ir ticības ģenerāli. Te rakstīts pa sievieti. Netikla Rahāba. Kā netikla Rahāba, tik iekšā ticības varoņu nodaļā. Atvērsim Jozua grāmatu. Jozua grāmata. Tas ir pēc Mūzes grāmata, uzreiz ir Jozua grāmata. Patiesībā viss jau Bībele runā par Jēzu. Raudzīsimies uz Jēzu un ieraudzīsim Jēzu visās nodaļās. Un te ir stāsts. Mēs zinām, pirmās 5 grāmatas Bībelē ir Mūzes grāmatas. Ko izdarīja Mūzes? Mūzes bija ticības ģenerālis, protams, arī par viņu arī ticības nodaļā rakstīts 11. ebrejiem. Mūzes izveda tautu no Ēģiptes verdzības. Viņš bija līderis, viņš izveda. Bet ar to nepietiek, ka mēs esam sapratuši, ka pasaule ir ļauna. Ar to nepietiek. Mums vajag līderi, un kas pirmkārt, protams, ir Jēzus Jozua grāmatā, kas mūs ieved apsolītajā zemē. Mums katram ir sava apsolītā zeme.
Ir kaut kādas lietas, ko Dievs šī grāmatā mums ir apsolījis, viņš ir zvērējis, tāpēc, ka šo grāmatu sauc par asins derību. Tie ir Dieva apsolījumi mums, tas ir labs liktenis priekš mums visiem, ikvienu, bez izņēmuma. Un šeit mēs redzam, kad ceļās šis te līderis, Jozua, un viņš ir tas, kas ieved tautu apsolītajā zemē. Mūzus viņš izved no pasaules verdzības. Tā kā, saka, tas viss ir slikti. Tas ir tas, par ko runā Facebook, televīzija, viss ir slikti. Mēs zinām, ka tas viss ir slikti. Bet mums taču ir labs tēvs debesīs, mūsu Dievs tēvs. Ja visiem ir slikti, tad mēs izvēlamies, ka mums būs labi, jo mums ir labs tēvs. Amen. Viņš strādā pa galveno tiesnesi, galveno ārstu, viņš būs galvenais pastors. Tā rakstīts, ka pasaule paliks arvien tumšāk un tumšāk. Bet tas, kas mūsos, Dieva ģimenē, arvien lielākā un lielākā gaismā izpaldīsies. Citiem vārdiem sakot, mēs nevaram domāt tikai par to, cik viss slikti pasaulē paliek slikti. Mums ir jāsāk vairāk domāt par to, cik mūsu dzīve viss paliek labāk un labāk. Tā ir ticības būtība, kā tika nolasīta tā ebreju vēstulē, tā 11. nodaļas 1. pants. Ļoti labi skan, varbūt citos tulkojumos, ne tik labi kā tagad, latviešu bībelēs tur ir. Tur ir rakstīts ļoti konkrēti, ka ticība ir cerības realizēšana. Kas ir cerība? Saulains skats uz nākotni. Ieraudzīt savu likteni Dieva acīm. Saulains viņš vienā vietā rakstā, gudram acis ir galvā. Es pirmoreiz mūžā, kad to izlasīju, es domāju, kur vēl cik tur acis var būt? Skats, ka galvā. Bet tagad es esmu Dievbērns, mēs esam draudzi, kas ir mūsu galvā. Jēzus. Mums ir jāierauga katram pašam sevi, savu dzīvi ar viņa acīm. Ar mīlošā tēva acīm, mīlošā Jēzus acīm. Mums ir jāierauga sevi Dieva vārda gaismā. Mums ir jāierauga sevi dziedinātus un dzīvojušas labklājībā. Labi, varbūt visi mēs par miljonāriem nekļūsim, bet tas ir galvenais. Eno teica, kas ir pats galvenais? Saglabāt ticību, uzticību Dievam, izturēt līdz galam skrēju. Tāpatām tas bija arī ar Jēzu. Viņš gaidāmā prieka dēļ, tā visa debesu prieka dēļ. Tas, ka mēs vienā dienā visi būsim kopā debesīs. Ka mēs varam izturēt, tā jebko. Bet cerība, tā ir labvēlīgas gaidas. Atceraties, Efeziešu vēstulē uzlieciet galvā pestīšanas bruņu cepuri. Cerības bruņas cepuri. Domājiet labas domas, tāpēc, ka Dievam ir labas domas par jums. Ja jums atnāk sliktas domas, ziniet, tas nav Dievs. Mīlošais tēvs par mums visiem domā un sapņo. Tad, kad tu skaties uz saviem bērniem, tu taču sapņo par viņiem. Tu sapņo, lai viņam viss būtu vislabākais. Tad Dievs par mums tā labāks ir nekā mēs. Ja jau mēs, kas tā rakstīts, ļauni būdam, sagrēt, domājam labi par saviem bērniem, tad cik vairāk Dievs, debes tēvs, mums tas ir jāsatver, tā Dieva labā griba priekš mums, ko acis nav redzējusi, ko jūs pat iedomāties nevarat. Tik labs ir jūsu debes tēvs, ko viņš jums ir sagatavojis. Un Jozua bija tas, kas ievēja tautu apsolītajā zemē. Citiem vārdiem sakot, viņš bija ticības vīrs. Jozua grāmatā izlasīsim 3. pantu. 1:3. Jā, 1:3. Visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksiet, es esmu jums devis. Tālāk izlasīsim 1 un
5. Neviens, lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī. Kā es esmu bijis ar Mūzu, tāpat es būšu arī ar tevi. Dievs Tēvs mums šodien saka, kā es esmu bijis ar Jēzu, kad viņš staigā pa šo zemi. Tā es būšu ar tevi. Tas ir jaunās derības gaismā. Tālāk mēs lasām 6. Esi stiprs un drošsirdīgs. Esi stiprs un drošsirdīgs. Un tas atkārtojās 3 reizes pēc kārtas. Tas ir 6., 7. un 9. Jā. Dievs viņš saka, esi stiprs un drošsirdīgs. Mēs zinām no Ebreju vēstules 10. nodaļas, ko mēs jau iepriekš lasījām kopā, ka neatmetiet, paiesim višķi atpakaļ, uz Ebreju 10. Mēs jau viņu vienreiz lasījām, izlasīsim vēlreiz. 10:35. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tā ir liela auga. Citos tūkumos šeit ir rakstīts tā, ka neatmetiet savu ticības drosmi, savu drošsirdību. Ticīgs sirds ir drosmīgi. Neatmetiet to, tāpēc, ka tieši tas ir tas, kas vajadzīgs. Tālāk bija rakstīts, mans taisnais ticībā dzīvos 38. Taisnais ticībā dzīvos. Mēs visi esam caur Jēzus asinīm attaisnoti. Mēs esam tie taisnīgi. Visas lietas, ko Dievs mums jau ir novēlējis, mums ir jāpaņem ticībā. Un piemērs ir Jozo. Dievs teica uz Jozo. Dievs šodien runā uz tevi. Esi stiprs un drošsirdīgs. Esi stiprs un drošsirdīgs. Tikai tici. Tikai tici. Nebaidies. Nebaidies no tā, kas notiek pasaulē. Tev ir brīnišķīgs Tēvs debesīs. Viņa prāts tavai dzīvē ir lielisks. Notici mīlošam Tēvam Dievam. Nevis kaut kādam bargam tur. Dieviņam ar koku rokā. Tavs Tēvs tev mīl. 3 reizes pēc kārtas. Tas, ko Dievs viņam saka. Un šeit tā ir tā kā mehānisms parādīts. Pa priekšu Dievs runā uz Jozo. Tālāk Jozo runā tālāk uz tautu. Un beigās tauta tagad dod solījumu Jozovā. Jaunās derības gaismā, paskatoties, Dievs Tēvs pateica Jēzu, kas un kā. Jēzus mums runā, viņš runā šajā dienā, viņš runā vienmēr, visu to labāko priekš mums. Un tagad mums ir jāpieņem lēmums. Mums ir jāpieņem lēmums, ko mēs runāsim. Redziet, kas te tālāk rakstīts ir. 3. reizē, ka viņš teica, es stiprs un drošs, nebīsties un nebaidoties, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Un 1:8 ir rakstīts tādā, lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts. Tad tavi ceļi tev labi izdosies, un tev laimēsies. Citiem vārdiem sakot, formula, kā tev iet apsolītāja zemē. Kā tev saņemt svētības no savu mīļotā Tēva, kas tev pašam ir jāpaņem. Dzīvojot ticībā. Dieva taisnais ticībā dzīvos. Dievs uz tevi runā, Dievs runā uz Jozo, ko tālāk Jozo dara? Jozo runā tālāk, apliecina to, ko viņš ir dzirdējis no Dieva.
Kā mēs pieņemam lietas? Tā arī mēs pieņemam. Sirdī noticam tam, tiešām, mums tēvs ir brīnišķīgs, viņš ir labs. Un tālāk mēs to pašu apliecinām. Tālāk mēs redzam, ka Jozua tālāk runā uz to. Viņš saka tautai, tieši to pašu vārdus, ka esiet drosmīgi, ticiet, nezaudējiet ticību, jūs ticību lai neatslāps, ticības drosme neatslāps. Un tālāk tauta viņam atbild, ka viņi piekrīt visam. Tas princips arī draudzē. Dievs iedod vārdu sludinātājiem, sludinātājs runā draudzē, un draudz saka amen. Un tad draudz ņem šos pašus vārdus, un Dievs ir iedevis viņai, un mūsu debes tēvs mums ir iedevis, un mēs to runājam. Mēs par to domājam, lai tāpat mute nepamet šos vārdus. 3 reizes ko teica. Tas ir stiprs, tas ir drosmīgs. Tas, kas manī, tas ir pasaules radītājs. Jēzus dzīvo manī. Jēzus ir satriecis slimības, satriecis nāvi, satriecis nabadzību, satriecis depresijas. Mēs to runājam. Dienu un nakti. Mēs par to domājam, te rakstīts, par to vajag meditēt. Domā par to, kas labs, nevis par to, kas slikts. Kas ir labs? To, ko mēs Facebookā lasām un panorāmā skatāmies. Tur reti parādās kāda laba informācija. Tur neparādās laba informācija. Visi ir tādi, diagnostikas meistari. Kad tu veidi savu mašīnu remontēt, vai tad tu tikai uz diagnostiku viņu aizved? Taču nē. Paldies Dievam, ka kāds ir diagnostikas. Bet patiesība tāda, ka pasaulē paliek ar vien vairāk diagnostiska, bet risinājumi to nedod. Kurš dod risinājumu? Tēvs tev dod risinājumu. Tev ir jāpieķerās viņu vārdu, viņa apsolījumiem. Tā ir devība, tā ir asins devība, ko Jēzus slēdzis ar mums caur savām asinīm. Mēs to satveram kā savu, mēs to pieņemam šī dienā. Un pasludinām, kā savu. Tas man pieder. Man pieder veselība. Ja es brūcēs, es tiku dziedināts. Man pieder labklājība. Tāpēc, ka mans Dievs apmierina katru manu vajadzību, balstoties uz savu bagātību Jēzu Kristu. Amen. Debes valstība ir taisnība, prieks un miers. Amen. Prieks man pieder. Tas ir mana daļa. Depresija nav mana daļa. Amen. Miers, prieks. Vai Jēzu teikts, ka viņš bija vissvaidītākais ar prieka eļu par jebkuru cilvēku? Amen. Vispriecīgākais cilvēks, kāds jau kad dzīvojas uz zemes, tas ir Jēzus Kristus. Bildēs mēs tur neredzēsim. To mēs varam ieraudzīt tagad, kad mēs stāvam Dievu priekšā un kad mēs ieraugam viņa labestību šī zemē, kur visapkārt ir tumsa. Viņš iededzina jo lielāku gaismu. Mēs to ieraugam, paņemam, salīpam kopā to un nevienam vairs neatdosim. Bet apliecināsim to, ko esam saņēmuši. Paldies Tev, Jēzus, par prieku, paldies Tev, Jēzus, par mieru, par labklājību, par veselību. Es netaisos slimot. Es kļūtu ticīgs, pirms es kļūtu ticīgs, es slimoju. Viss tādas problēmas bija. Es grēkoju, slimoju. Pēdējos 9 gadus es vispār neslimoju. Es nav slimojis 9 gadus. Jā, varbūt kaut kāds uzbrukums iesnas bijuši. Es vienkārši atsakos slimot. Jā, es negribu jūs nevienu nosodīt. Visādi gadās ir. Bet tas ir iespējams. Mums ir ticība jāsaglabā. Tas ir tas pats, par ko Ēno teica. Viņš teica, dažreiz mēs zaudējam, bet tik un tā mēs vienmēr ticam, ka mēs esam uzvarētāji. Amen. Tas ir tas, ko patiesība par mums saka. Bībele ir patiesība. Amen.
Bībelē rakstīts, ka Jēzus brūcēs, tu tiki dziedināts. Tā ir patiesība. Tu aiziet pie ārsta, viņš tev var pateikt diagnozi. Vai diagnoze ir patiesība? Nē, tas ir fakts. Tā ir diagnoze. Patiesība ir rakstīta. Šī grāmatā patiesība jāatrod. Amen. Un tu to viņu atrod, un tu identificējies ar patiesību, nevis ar diagnozi. Tā tas bija pirmajā derībā, tā tas bija otrajā derībā. Tauts skatījās uz varu čūsku, ko Mūzes pacēla tuksnesī un tika ciedināti. Jaunajā derībā Jēzus Kristus tika pienaglots miesā, un viņa brūcēs mēs tikām ciedināti. Visās taisa skorpiju brūcēs, kur sasiņoja. Tur ir mūsu dziedināšana. Viņš paņēma uz sevi visas slimības un sērgas, 53. nodaļa Iesejas. Un viņa brūcēs mēs tikām dziedināti, Pētera vēstuli. Mēs identificējamies ar Jēzu. Mēs esam viņa ķermeņa mocekļi. Mēs esam daļa no viņa. Labi, ok, mēs neesam Dievi. Bet mēs esam daļa no viņa. Mēs esam draudz, mēs esam piederīgi viņam. Viņš mūs ar savam asinīm nopircis. Halleluja. Tavs prāts kāds debesīs, lai nāk virs zemes. Mūsu Dievs nav slims. Reliģija ir slims Dievs. Viņiem Dievs slimības dod. Mūsējām slimības nav. Tā kā nav, viņam ko iedot. Neviens otram nevar iedot to, kā viņam nav. Es varu iedot kādam tikai to, kas man ir. Reliģija ir izdomājusi tādu Dievu. Sauts avots nevar izvērst no sevim rūgt ūdeni, Jēkabs saka. Tas tāpatām ar Dievu. Dievs ir labs. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Valds ir ļoti, ļoti slikts. Ai, cik slikts viņš ir. Cilvēkiem jūg. Reliģija maisa galvas, maisa prātus. Cilvēki nonāk tik tālu, ka viņi tic sliktam Dievam un kaut kādai labai pasaulē. Oi, cilvēks paliek ar viņu labāk, ar viņu labāk. Un tā nav patiesība. Es neesmu pret tehnoloģijām, es neesmu pret to, ka ir visādi zinātniski sasniegumi, es neesmu pret to, ka labklājība ir daudzās sfērās, lauksaimniecības mašīnas, kas tikai mums nav, pateicoties Dievam. Cilvēki ir izdomājuši. Bet pasaule ir ļauna, Bībeles. Šīs pasaules Dievs vēl joprojām ir vēlams. Pasaules Dievs nav mūsu Dievs. Mūsu Dievs ir Abraham, Izaka, Jākab Dievs. Jēzus Kristus ir mūsu Dievs. Jēzus ir radikāli labs, radikāli priecīgs, radikāli mierīgs, radikāli vesels. Un tas viss ir mums. Viņš nedzīvo tikai sev. Tas viņam viss ir, to viņš visu ir saņēmis no savu debesu tēvu caur krustu nāvi. Priekš mums, kā mūsu Dievs, kā vecākais brālis, kā mūsu gans. Mūsu uzdevums ir tam noticēt. Vai tad nu var būt tik labi? Varbūt tik labi. Labāk var būt nekā tu domā. Lai kas arī mūsu dzīvē nenotika, mums jāatcerās tas, ka Dievs, viņš vienmēr ir labākās domās par mums. Un viņa plāns mūsu dzīvē ir daudz, daudz labāks. Skatāmies pulksteņos. Īsi vēl pateikšu dažas teikumus. Un šeit ir stāsts par Rahābu. Es gribēju runāt par Rahābu. Ar ko Rahāba ir īpaša? Rahāba ir īpaša to, ka viņa nebija Dieva tautas vidū. Viņa bija vienkārši, neebreju tautas cilvēks. Bet te, ko jūs varat mājās izlasīt? Otrā nodaļa. Tur ir parādās tas, ka Dievs, pateicoties tam, ka viņa noticēja Izraēla Dievam, debesu un zemes Dievam, un nomainīja, tā kā, var teikt, savas pilsonību. Pirmkārt, mēs visi esam debesu pilsoni. Tikai pēc tam otrkārt, Latvijas bija galvenais. Dievs izglāba visu viņas dzimtu šajā grāmatā. Tas pats ir apustuļu darbos
kad mēs lasām par to ticīgo virsnieku apostolu darbos 11. nodaļā, ka viss nams izglābās. Visu dzimti izglābās. Un tas stāsts ir par mums. Jo tāda ir šī te dokumenta asins derības būtība. Ka ja mēs klausīsim Dievam un darīsim to, ko Dievs mums liek, tad Dievs klausīs mums. Bībelē teikts, ka viss, kas pieder man, tas tagad pieder jums. Dievs saka, jo jūs esat mani bērni. Un ja mēs ceramies pakaļ Jēzu, kā es pirmo rakstīju nolasīju, skatīsimies uz Jēzu, turpināsim iet viņam pakaļ. Tad arī viss šīs lietas notiks. Ka visi mūsu radinieki izglābj. Varbūt tas ir laika jautājums. Man mammai vajadzēja 30 gadu, bet viņš būtu aizglābās. 30 gadu viņi karoja pret Dievu, bet Dievs viņu nenogalināja tāpēc. Kāpēc? Tāpēc, ka man ir dokuments parakstīts Jēzus sasprīst. Un Dievs man izvēlēs. Un daudz rakstietis par to apliecinu, ka viņa aizies uz debesīm. Viņa 30 gadus runāja, ka viņa nomirs. Viņa nenomira. Kāpēc? Tāpēc, ka man ir dokuments noslēgts ar Dievu, ka Dievs izglābs manus radiniekus. Amen. Manas dēļ. Tevis dēļ tavs nams glābsies. Turpin sakot Jēzum. Un viss tavs nams izglābsies. Amen. Notic tam, kas rakstīts šeit, jo šeit ir patiesība. Pārējais ir tikai tā. Maskarādi, laicīgs. Bet tas, kas šeit ir absolūti mūžīgs. Jēzus Kristus vārdā. Savienojam mēs šodien ticībā par to. Amen. Uz šām te rakstu vietu, uz šo to rakstu vietu pamat, ka visi mūsu nāma ģimenes izglābsies. Dievs ir uzticams. Tāda ir Dieva labā griba. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.